Labvakar, mani sauc Jana Andersone. Paskatīsimies šovakar, kādu informāciju mums pastāstīs kārtis, ko mums vērtīgi zināt. Par darbu, par gudrību, kā mēs to darbu, cik gudri mēs to darbu pildam, vai nav tā, ka mēs sevi nodaram sev pāri, graujam ar darbu. Ir jāizstāsta eņģeļiem, eņģelītis gan mums palīdz, bet jāizstāsta mūsu vēlmes. Ir jāatcerās, kad ja ir kaut kas par grūtu, tad mums jāsauc palīgi. Vajag atcerēties to, ka mēs neesam vieni. Kad ir kaut kas vairāk, kas valda pār mums, lai nav domas tādas, ka tikai viss ir mūsu spēkos. Reizēm mēs esam izdarījuši visu, un liekas, ka tāpat nav, lietas nedarās tā, kā mēs vēlamies. Tāpēc, ka ir kaut kas augstāks mums. Bet ir ļoti svarīgi mums pašiem iet uz saviem sapņiem, uz savām cerībām. Zināt, kur mēs dodamies, ko mēs vēlamies. Lai mēs ejam uz gaismu, uz prieku. Lai mēs mākam sevi atjaunot. Lai nav tā, kad visu laiku mums pastāv tikai darbs, kad mums kaut kas jāsasniedz. Ir jāmāk reizēm, kad ir vajadzīga kāda informācija ļoti, ir svarīgi arī vienkārši pabūt ar sevi vai bērniem, arī atpūsties. Ir jāmāk priecāties. Priecāties. Saule simbolizē gan bērnus, gan prieku. Nebūt egoistiskiem. Atzīt savas kļūdas, savu egoismu. Nevaldīt pār kādu. Atcerēties garīgas lietas, sirsnību, cieņu vienam pret otru ģimenē. Arī darbā. Ja notiek kādas nebūšanas, kaut kas nesaprotams, sveču maģija var nākt palīgā, svecītes dedzināt, varbūt kādam nomierina. Gaišas domas, prāts, gaišāks paliek, sveces dedzinam. Un palūdzam, atceramies labus vārtus un labas domas sevi.
ar laiku? Ko ar laiku? Bailes traucē. Tās ir jāpārvērš. Sāncensība. Varbūt kā tāpēc, kad bailes kaut ko nepaspēt. Darba. Jājūt savam intuīcija, savas sajūtas. Jājūt. Svarīgi iemācīties, saprast sevi, savu ķermeni. Nebūt greizsirdīgiem. Svarīgi nesalīdzināt ne ar ko sevi. Jo mēs paši sev, mēs esam unikāli. Paši sev vien mēs nevaram konkurēt ne ar vienu. Katrs šajā dzīvē ir ar savu uzdevumu un lomu šajā dzīvē. Un nav vajadzība konkurēt ar kādu, jo katram savs laiks, kad īstenot savus sapņus. Un svarīgākais jau tas, kā mēs šo ceļu uz savu sapni izmantojam. Vai mēs esam apmierināti? Kā te? Vai mēs gudri izmantojam, ejam un strādājam šo darbu? Vai mēs negraujam sevi? Lai nav mūsos negatīvu īpašību, konkurences, sāncensības, tas ir ļoti svarīgi pārdomāt savu dzīvi. Kā mēs ejam uz tiem saviem sapņiem un prieku, vai mēs esam apmierināti ar savu dzīvi. Tas ir svarīgi. Kā mēs spējam atjaunoties, kad mēs esam noguruši, tas arī ir svarīgi. Jo, ja esam greizsirdīgi, ja mūsu dzīvē pamanam to, kad ir greizsirdība, sāncensība, tādā veidā mēs arī pievelkam maģiju, negatīvu maģiju un cīnamies. Tad ar sev nesaprotamām lietām mēs tās nebūšanas problēmas sev arī piesaucam paši. Un ko kārtiņas grib pateikt, kad ir ļoti svarīgi strādāt pašiem ar sevi. Pārskatīt savas vērtības un būt uzticīgiem paši sev. Paši sev būt valdnieki pār savu dzīvi, sēdēt savā krēslā. Nav vajadzības kāda krēslā. Nav jāklausās citu domas.
pašiem jābūt skaidriem, jāzina, jāsaprot, kas pašiem savā dzīvē vajadzīgs. Un viss, kas nav patiess mūsu dzīvē, ir jāizslauka. Ir jāattīra mūsu dzīve, pašu dzīve. Ir jāpārdomā, kā mēs šo dzīvi dzīvojam un kā mēs šo dzīvi gribam nodzīvot. Varam ņemt vērā dzimtu, pārdomāt, kā mūsu senči ir dzīvojuši, kur ir bijuši klupšanas akmeņi, kāda ir bijušas pozitīvas lietiņas un darbi dzimtā. Kas mums ir pieņemams, kas mums nav pieņemams, kur ir problēma, no kurienes tās saknes, problēmu saknes nākušas, jo reizēm arī ir jāizdzīvo dzimtas problēmas, scenāriji jāpārauj, kas ir bijuši dzimtā, jo šķiet, ka tās problēmas nebeidzas, ka tās nav iegūtas mūsu dzīves laikā, bet viss iet uz riņķi, ja? Tad arī iespējams, kad ir kaut kādi uzdevumi, kas jāpārvar dzimtā. Dažādas atkarības. It visā darbos, attiecībās, atkarības, mājās, kādas ir atkarības. Jāpārvar karmas. Ir teiciens, ja? Nedari otram to, ko negribi pats sev saņemt pretī. Un vieglāk šīs karmas atspoguļojas un izstrādāt ir attiecībās. Tik svarīgi ir tas, ka tu abi partneri to saprot un tādas krīzes momentus spēj pārvarēt abi. Un abi kopi šīs attiecības un attīra. Šeit var attiecībās arī pat ūdens palīdzēt. Atrast vārdus, kas nomierina, un vienmēr ar tiem vārdiem pozitīvajiem atjaunot sevi kā tīru cilvēku, pozitīvu cilvēku, labestīgu, sirsnīgu cilvēku. Ieprogrammēt, strādāt ar sevi un ieprogrammēt sevi, lūgt. Un ja katrs ar sevi strādās, vienmēr nāks eņģeļa palīdzība. Ir svarīgi ticēt. Un nāks palīgā eņģeļa palīdzība, jums dos vajadzīgo informāciju, kāda jums dotajā brīdī ir vajadzīga. Tā kā, piemēram, ja tagad jūs atvērāt manu video, tā tad jums bija jāpadomā par savu dzīvi, kā jūs šo dzīvi dzīvojat, mēs visi kopā. Un vajag pameklēt visām bēdām un atbildēm līdzekļus, zāles. Tas atkarībā kādam, kura problēma ir radusies, vai darbā, vai attiecībās, vai pats ar sevi konfliktā. Ja ir par daudz dusmu,
jābūt ar sevi saskaņā, līdzsvarā. Tas ir normāli, arī dusmoties. Tik jāmāk viņas kontrolēt, pārveidot. Ir jādusmojas, ir jābēdājas. Tik to vajag apzināties un pārstrādāt citās emocijās. Šīs dusmas, viņas nedrīkst būt vērstas uz kādu cilvēku. Mēs nevaram otru sāpināt, tāpēc, kad mēs paši esam sāpināti. Protams, viegli mums to redzēt, savu atspulgu pēc sava partnera, kur ir mums ar sevi jāstrādā. Kādi mēs esam cilvēki un ar kādiem cilvēkiem mēs kontaktējamies. Tā arī ir izvēle, vai mums ar tādiem cilvēkiem kontaktēties vai ne, vai pa ceļam vai nav pa ceļam. Nevajag neko ciest, lai nerodas sevi, neatrodam tādu kā dalīšanos, domstarpības ar sevi, konflikts sevi, būt patiesiem pret sevi, nenēsāt tās maskas, lai mēs sevi negraujam tāpēc, nevajag neko ciest. Vajag būt godīgiem pret sevi. Atklāti pateikt, nebūt bēdās, sērot, cerēt par kādu, ja tas attiecībās, tad, ja kāds mainīsies, jo mainīties varam mēs tikai paši. Ja mums kaut kas neapmierina, mēs nevaram otru cilvēku mainīt. Mēs varam mainīties tikai paši. Un vērot, kas mūs sāpina vai nesāpina. Un tā ir mūsu izvēle, mums tur atrasties vai nē. Svarīgi sajust, saprast sevi un dziedināt sevi. Nevis gaidīt no otra partnera, jo savādāk tās nebūs patiesas attiecības. Ja mēs neiesim savā spēkā, savās enerģijās, tad būs noslēgts darījums, līgums, bet nepatiess. Ja mēs nebūsim dziedinājuši savu sirdi, mēs pretī atradīsim arī cilvēku, kurš sevi arī nebūs dziedinājis. Atradīsim līdzīgu sev. Un nebūs atkal enerģijas pāri. Un tā atkal būs samaksa. Ar savu. Un atkal mēs tad maksāsim ar savu spēku un draudzību ieguldīsimies cilvēkā,
un atkal varbūt uz riņķi ies nepatiesas attiecības. Un rezultātā viņas atkal var izbeigties. Jo katrs skatīsies uz otru, nesapratīs, jo nav pats savās enerģijās, savās spēkā. Un atkal skatīsies viens otru uz partneri, ja? Vainos viens otru, kad nepietiekoši ieguldās attiecībās. Ir jāpadomā par to, cik paši mēs esam veseli un stipri paši savās enerģijās, lai mēs bez traumām būtu dziedinājuši jau sevi, atbrīvojušies no jebkādiem aizvainojumiem, bēdām, lai nepievilktu pretī ar negatīvu cilvēku. Tāds padoms šovakar no kārtīm. Līdz citai reizei.